Šī ideja par bumbām tika ieraudzīta ceļojot, mums likās viņa ļoti saistoša. Un kādā ilgākā laika posmā viņa patiesībā arī mums nostabilizējās sevī kā ideja, kas ir jārealizē. Ir bijušas ļoti daudzas idejas līdz tam un pēc tam, taču šī ideja likās tāda, ka jā, tas ir kaut kas foršs, mums pašām ļoti patīk, un kāpēc gan, lai to nepiedāvātu Latvijas tirgu. Par finansējumu piesaistīšanu, protams, tajā pašā sākuma posmā mēs sapratām, ka finansējums būs jāpiesaista, jo, lai radītu veikalu vietu, kur radīt savu ideju, realizēt, mums vajadzēja finansējumu. Un nebija nemaz tik daudz šīs iespējas, kas atbalstītu jaunos uzņēmējus ar pretīm nākošiem nosacījumiem. Un, par Altumu mēs bijām jau dzirdējušas laika gaitā, un tad izpētot šo programmu sapratām, ka tas ir tieši priekš mums, un šie nosacījumi ir ļoti draudzīgi jauniem uzņēmējiem, un interesējoties, sapratām, jā, kad mēs šajā programmā startēsim. Kopumā ar visu programmu mums paveicās, mums ļoti paveicās arī ar pašu konsultantu, jo, manuprāt, tā ir, ja ne 100% veiksmi, tad noteikti kādi 80% ir konsultanta sadarbība ar jauno uzņēmēju, cik ļoti viņš ir atbalstošs, cik ļoti viņš spēja ievirzīt pareizajās sliedēs un varbūt pateikt, ka vairāk vai mazāk pievērst uzmanību. Jaunajiem uzņēmējiem es ieteiktu, lai jūsu ideja nogatavojas. Respektīvi, tad, kad viņi dzimst, tas ir forši, kad idejas dzimst un viņas ir daudz, un, manuprāt, atvērtam un radošam prātam viņas katru dienu ienāk kaut kas jauns prātā. Taču ir vajadzīgs laiks, lai šī ideja nosēstos un tu saprastu, vai viņa tiešām ir dzīvotspējīga. Tā, protams, no ģimenes puses un draugu puses vairāk bija tāda uztraukšanās un atbalstīšana, tāda diezgan loģiska, bet arī tas lika apdomāties, vai tas priekš manis ir vajadzīgs, vai es gribu uzņemties šo risku un ko tas no manis prasīs, jo iespējams ne katra ideja, kur ir forša, viņu vajag realizēt. Ir jāatrod tā viena īstā ideja, viņa kārtīgi ir jāapstrādā, jāapsmadziņo, un tad var ķerties klāt tās realizēšanai. Un es domāju, ka tas ir tā veiksmes formula, kad tam ir jāizdodās, jo, ja mēs tam nebūtu noticējuši, tad nebūtu šī vieta un šis produkts.